Yeah, you ought to know. Act just like you know. Whoa, you just ought to know. Yeah. When you're feeling down and low and you need a place to go, oh, just pick up your shoes and go to the hottest place you know. Kāpēc Latvijas finieris piedalās un atbalsta šādu pasākumu? Protams, pirmkārt, kad mūsu viss ikdienas saimnieciskā darbība un uzņēmuma domāšana ir saistīta ar kokiem, ar mežu, ar gala produktiem, ko mēs ražojam, kas ir iegūti no koka. Mūsu pamat specifika, ka mēs pārstrādājam pamatā bērzu, bet mēs, protams, atbalstam visu koku, to sēšanas procedūru un tālāk jau stādīšanu. Es piedalos Vislatvijas koku stādīšanas dienā, tāpēc, ka es uzskatu, ka koki ir Latvijas galvenais resurss. Un, ja mēs gribam izmantot šos resursus, tad mums arī loģiski, ka viņi ir jāiestāda atpakaļ. Un, koku stādīšana kā pasākums ir ļoti jauks, tas, teiksim, kolektīvi ietvaros arī saliedē kolektīvu. Un Latvijas finierī, teiksim, ražojot saplāksni, mēs stādām arī bērzus. Katru gadu notiek bērzu stādīšanas dienas, un arī šis pasākums ir ļoti jauks. Esmu lasījusi kaut ko tādu teicienu, ka gudri cilvēki ar dabu nestrīdas, bet palīdz tā. Tāpēc mēs šodien varētu teikt, ka mēs esam par gudru Latviju un atbalstam šo. Mēs pat varētu tā viņu nosaukt par gudrības aktu.